Olimpiskajā centrā notika pilsētas čempionāts telpu futbolā. Pirmajā spēlē zaudēja LDZ Cargo komandai BTV ar rezultātu 3-1. Nordics apspēlēja Sparta Demene ar labu rezultātu 8-2. Pie tām 6 no 8 metieniem veica Pāvils Riževskis. DFC Daugavpils uzvaru pārņēma ar komandu Ilūkste 9-3. Vissaspringtākā spēle bija starp LRC un Dream Team. Beigās Sapņu komanda pārspēlēja pretiniekiem ar rezultātu 5-6. Uz šodien dienu turnīra tabulas pirmajā vietā atrodas DBT, otrajā LDZ Cargo, bet trešajā Nordics. Tālāk seko Dream Team, LRC, Sparta Demene, DFC Daugavpils un noslēdz turnīra tabulu Ilūkste. Nākošās čempionāta spēles notiks 10. janvārī, sākums 16:00. Lielisku sasniegumu Latvijas telpu futbola čempionātā turpina demonstrēt BFC Daugavpils, kas kārtējā mačā ar 4-2 apspēlēja Raba. Spēles rezultātu 8. minūtē atklāja Ričards Raševskis, bet jau pēc minūtes viesi atjaunoja līdzsvaru. Nepagāja vēl minūte un atkal vārti Raševskim un Daugavpilī 2-1. Līdz puslaika beigām Raba spēja izlīdzināt rezultātu, bet Nikitas Kalniņa un Vadima Atamaņukova vārti otrajā puslaikā nosvēra svara kausus par labu BFC Daugavpils. Šodien dienu mūsu komanda atrodas turnīra tabulas otrajā vietā, dodot iespēju būt pirmajiem komandai Nikārus. Trešajā vietā RTU, tālāk seko Raita, VTO Ventspils, Raba, Petrov un noslēdz turnīra tabulu Monarhs. 3. un 4. janvārī Daugavpils Olimpiskajā centrā pēc nepilna mēneša pārtraukuma spēles aizvadīja Daugavpils Universitātes volejbolisti, tiekot pie vienas uzvaras un viena zaudējuma. Sestdien DU komanda uzņēma turnīra pārstāvu komandu Den Power Voru no Igaunijas. Pirmajā setā zaudējot ar rezultātu 2-7, 2-9, bet laukuma saimnieki spēja laboties nākamajos trijos setos, pie tam pārliecinoši 25-19, 25-19, 25-23. Šajā spēlē labākais uzbrukumā bija Vitālijs Cinne, kurš guva 20 punktus. Svētdien DU pretī stājās vienā no līgas spēcīgākajām komandām Big Bang Tartu, arī no Igaunijas. Šajā spēlē Igauņi pārliecinoši uzvarēja trijos setos ar rezultātu 25-16, 25-21, 25-14. Uz doto momentu turnīra tabulas līderos Salver Tallinn, otrajā vietā RTU Robežsardze, trešajā TTU. Tālāk seko Pjārnu, Big Bang Tartu, Biolers Jelgava, Poliors Ozelnieki, Daugavpils Universitāte, Rakvere, Jārvama, Kuldīga un noslēdz turnīra tabulu Den Power Boru. Nākošā spēle mūsu komandai notiks izbraukumā 17. janvārī pret komandu TTU, bet redzēt komandas mājas spēli līdzjutēji varēs 28. janvārī. Sākums 18:00.